Un pilnīgi normāli, ka mūsu smadzenes mums sāk stāstīt, kāda esmu slikta, ka es netieku galā, man taču ir bērniņš, man jābūt laimīgai, bet tas tā nenotiek, kas ar mani notiek. Un var sākt veidoties distance, var sākt veidoties strīda ar vīru, ka viņš nav pietiekami labs, ka viņš nedara to, kas viņam ir jādara. Un šis ir normāls process. To droši vien gribētu, lai jūs atceraties, ka ir normāli, ka kaut kādos brīžos jūs piedzīvosiet šīs skumjas, dusmas, neiecietību. Visbiežāk mēs dzirdam, ka mums stāsta, ka mums ir jādara viss, lai mēs šo nepiedzīvotu, bet bioloģiski tas nav paredzēts. Ja mums ir paredzēts aizsūties, mums ir tas nepieciešams. Mums ir jāzina, ko mēs darām, kad mēs to piedzīvojam un kā mēs ar to tiekam galā. Un pirmais ir tas, ka pirmkārt apzināties, ka tas ir normāli. Tā ir tāda bioloģiska attīstības daļa, mūsu smadzenes strādā, it īpaši sievietēm pēc dzemdību ķermenis mainās.